Da. Mēs palikām par tiem izcenojumiem, ja? Kā bija? Nu, kā jūs teicu, rupmaizē topos esam bijuši tikai pirmai vietā 3 reizes, un pārējais vietas mums ir 9, 15 un 27 bijušas, un tāpēc uz kapusvētkiem mēs tomēr domājam, nu, vai uz klases vakariem, ja cilvēki mūs uzvēlās, nekas daudz nevajadzēja būt. No ģimenes tikai kaut kādi 3,50, un ja ģimenēm ir sintizatori... Groziņš ir vajag. Nu, groziņš nav svarīgi, vai ir līdzi, vai nav varīgi būt kaut kādā plēvē ietīts patiesībā decmaizes. Vietējais jau, jā. Arī. Vai humoru latvieši. Kā Aivars bezdarbniekos bija, viņš staļļa kursos gāja. Starp citu, kāpēc Aivars neieradās studiju kāds ģimeniskas problēmas vai kāds sadzīvisks tāds tomēr? Jājūt, es jūtu līdz tomēr, vai pateikt tā ir. Nē, nododiet sveicienus, ka mēs sveicinām viņu, jā. Es vēlos pateikt, ka Aivaram viss kārtībā, nekā viņa nav, viņa sieva maļot gaļu roku nozāģēja, un Aivars ar infarktu slimību. Nekas nav. Aivars atgriezīsies pēc 2 mēnešiem, manā grupā pagaidām viens pats. Vai būtu šoks jums radīs kādu jaunas dziesmas ideju? Varbūt kaut kas tāds, nu labi, tomēr tas būs kaut kas tāds, nu tomēr vairāk uz minora pusi, ja? Minorīgām tomēr tādā ietērpā būs šī dziesma, bet, nu, varbūt kaut ko dos, nu, tomēr varbūt aizraus kādu no klausītājiem tomēr. Nu, es domāju, ka apbedīšanas biroja noteikti kādu tas aizraus, tāpēc, ka šī dziesma noteikti būs uz bēru pamata taisīta, un tur sintezatoru skaņas pārsvarā vispār nebūs. Mēs centīsimies, nu, es centīšos dziedāt solo, kamēr Aivars ārstēsies reanimācijā. Patiesībā, es domāju, ka būs. Labi, bet viss līdz tālu ir labi, jā, tās grupas Latvijā arī līdz tam ir ilgstoši veidojās, jā. Bet ir tāds sāpīgs jautājums Latvijā kā naudas līdzekļi un finansiālie līdzekļi, jā. Un pie tā dažreiz daudzas grupas arī apstājās, jo nav sponsoru, nav vietējo atbalsta, un saprot, ja nav tā atbalsta, tad jaunās grupas vienkārši nav stimula veidoties. Nu, kā jums ar to sponsoru vai kāda iepriekšējā darba vieta atbalsta jūsu projektus ar naudas līdzekļiem, ar aparatūras iegādi vai piegādi, nu kā? Kā jūs teicu, piemēram, tā, ka mēs tās dziesmas veidojam no rīta līdz vakaram, tur, vai kā no pusdienlaikam līdz vakaram, mēs strādājam gaterī tobēļ. Nu, mēs dēļus krāmējam, es tagad pašlaik, nu, Aivars arī, un tad mūsu nauda sanāk, nu, kā mēs 10 mēnešus strādājam, un tad mūsu sanāk dziesmu uztaisīt. Pusotru gadu taisam dziesmu, tad atkal 10 mēnešus strādājam. Un tāpēc jau mūsu albumi iznāk pēc 7 gadiem. Jā, bet jaunās grupas ir paradušas tā, gadā 2 albumus izlaist. Nu, tomēr tas labāk 5 reizes nomērīt un 1 reiz griezt, kā ir Latvijā.